Veidojot sižetus par vietējiem ražotājiem, vislielāko gandarījumu man sagādā rādīt stāstus par īstiem entuziastiem un sava darba pazinējiem. 1909. gadā Rīgas rūpnīca Russo Balt bija pirmā Krievijas impērijā, kas sāka ražot automobīļus. Līdz ar Pirmo pasaules karu tās iekārtas no Rīgas evakuētas uz dažādām Krievijas pilsētām. Maskavā vagonu rūpnīcas bāze kļuva par pamatu divām jaunām ražotnēm. Viena no tām bija rūpnīca AMO, jeb Автомобильное Московское общество, un tajā sapulcēta liela daļa inženieru un meistaru no Rīgas rūpnīcas. No pirmā Russo Balt sēriju veidā ražotā automobīļa līdz PSRS populārajiem RAF mikroautobusiem Latvijas autobūve vienmēr izcēlusies ar atzītu darba kvalitāti un veiksmīgi realizētām inovācijām. Līdz ar to 2010. gadā Latvijā atvērta jauna autobūves rūpnīca AMO Plant. Tā uzbūvēta 4. lielākajā Latvijas pilsētā Jelgavā, Rīgas aglomerācijas teritorijā. Kā zināms, Jelgava pazīstama arī kā viena no nedaudzajām Latvijas pilsētām, kurā attīstījusies autorūpniecība. Tajā vēl aizvien saglabājušās PSRS autobūves uzņēmuma RAF labās tradīcijas un prasmīgi darbinieki. Jaunā uzņēmuma AMO Plant lielākais akcionārs ir Maskavas dome, kā arī Krievijas vecākā autorūpnīca AMO Zil, kas ir automobīļu Russo Balt ražotāju pēctecis. Šodien Jelgavā tiek ražoti traktori eksportam uz Ēģipti, Bangladešu un Alžīriju, kā arī pasažieru autobusi, kas pat labam braukā pa Jelgavas ielām un pārvadā šīs pilsētas iedzīvotājus. Man ir parasti liels prieks, kad uz šeit atbrauc kādu cilvēku apmeklē mūsu rūpnīcu. Ziniet, tā reakcija ir kāda? Sākumā tāda zinām neticība, vai mēs to darām, vai mēs varam. Un tad, kad cilvēki brauc no šejienes projām, tad parasti ir smaids sejā un tāda laime. Ja? Es domāju, mēs runājam par to, tad mēs ražojam ne tikai autobusus, traktorus un kravas mašīnas, bet mēs ražojam arī prieku par to, ka Latvija var. Es domāju, tas arī šodien nav maz. Uzņēmuma esošās jaudas, strādājot vienā maiņā, ļauj saražot līdz 250 autobusiem gadā. Šo AMO Plant ražoto Ambassador autobusa modeli var salikt gluži kā Lego 2 līdz 3 nedēļu laikā. Sakomplektētas autobusa detaļas uzņēmums iepērk no Holandes. Tāda autobusa montāža noris 15 posteņos, jeb tādās kā pieturās, kur katrā noris kāda darbība. Vienā postenī autobuss nedrīkst uzkavēties ilgāk kā 2 dienas. Viss sākas ar autobusa šasijas pārbaudi. Vai nekas nav bojāts un salauzts, un tad autobuss dodas uz pirmo posteni, kurā to sagatavo tālākai montāžai un testē elektrosistēmu. Otrajā postenī autobusa šasiju atdala no savienojošām pagaidu konstrukcijām, sadalot to 2 daļās un izvieto uz montāžas platformām. Tiek montēta grīda, saunu profili un vadītāja starpsiena. Esošajām konstrukcijām uzmontē arī jumtu, un autobuss pārbrauc uz 3. posteni. Lai autobuss nebūtu šķīps, sliežu ceļš montāžas posmos nodrošina stabilu ģeometriju. Savukārt ar metāla profiliem mēra montāžas precizitāti. Pieļaujamā kļūda tostarp nedrīkst būt lielāka par 2 mm. 3. postenī veic starpgrīdas un aizmugurējās grīdas montāžu. Paralēli rit elektriķa darbi elektroinstalāciju ierīkošanai. 4. postenī uzliek priekšējos un aizmugurējos autobusa galu mastus un riteņus. 5. postenī līmē linoleju, apliek sānu paneļus un veido autobusa iekšējo interjeru. 6. postenī siltina un polstrē grīdas, bet 7. ieliek logus un durvis. Pēc klases tas ir apmēram Mercedes klases autobus, ja tas kaut ko izsaka. Bet viņam ir liels priekšrocības. Viņam, ņemot vērā to, ka korpus ir no kompozīta materiāliem, viņš ir apmēram 20% vieglāks, līdz ar to arī degvielas patēriņš ir 12 līdz 20% zemāks nekā analogiem autobusiem, kur ir metāla konstrukcija. Ambassador markas autobuss ir drošs, ko apliecinājuši līdz šim visi veiktie pārbaudes testi. Autobusā ir iemontēta augšējā un apakšējā iekšējās telpas apsilde, kas novērš logu aizsalšanu ziemā. Savukārt automātiskā grīdas pazemināšana atvieglo pasažieru iekāpšanu. Man šobrīd, kā saka, acīs ir jelgavnieku sejas, ar kādu lepnumu viņi skatījās uz šiem autobusiem un traktoriem, ko tiešām arī ražo Jelgavā. Ja? Ir pat tāds stāsts, ka ziemā jelgavnieki šad tad palaist citu autobusu garām, zinot, ka nākošais būs AMO Planta autobus, lai viņi izbrauktu. Ja arī to stāsta. Esošais autobusa modelis pieejams 2 garuma versijās – 10 un 12 metri. Tā svars ir 8,5 tonnas. Transporta līdzeklī ir 80 vietas, no kurām atkarībā no garuma 32 vai 40 ir sēdvietas. Pēc speciālistu aprēķiniem autobuss atmaksājas 8 gados, bet tā kalpošanas ilgums ir vairāk kā 20 gadu. Pagaidām gan šie modernie un ērti autobusi ripo tikai Jelgavas ielās, taču ražotāju vīzija ir šos spēkratus ieraudzīt arī citās Latvijas pilsētās un arī kaimiņu valstīs. Ziniet, man
tā dzīve bija tāda, ka esmu vadījis bankas, vadījis tādas dažādas iestādes, kur tu neredz gala produktu. Ja? Es varbūt tikai šeit strādājot, esmu sapratis, ko nozīmē tad, kad tevis saražots autobus brauc pa pilsētas ielām. Ir tāda sajūta, ka tas ir tavs bērns vai mazbērns. Ja? Mēs lepojamies ar šo savu produktu. Un es domāju, ka ja vairāk šādu autobusu būs vai ne, jo vairāk cilvēki par to priecāsies, jebkurā gadījumā es domāju, ka Jelgavas cilvēkiem un tie, kas atbrauc pie mums, mēs šo, kā saka, gandarījumu sajūtu par to, ka Latvija var un Latvija dara, dāvinam. Nākamais solis uzņēmuma attīstībā ir iecerē ražot kravas automašīnas Eiropas tirgumu, kā arī ekonomiskas klases skolu autobusus.